Labvakar, dargie Pīpēto sarunu klausītāji un skatītāji. Mēs esam atgriezušies pat ne pēc ļoti ilgas pauzes. Un 12. aprīlī mums ir tāds liels notikums kā Elmāra Saņkova kārtējā pirmizrāde Liepājā. Kāds es gribēju, lai tu pasaki, ka mums tikko 5 gadi palika, ne, viņš uzreiz ir to pirmizrādi. Liels notikums ir, jo Pīpēto sarunām ir 5 gadi, kas ir ļoti cienījami. Jā, priekā. Līdz nākamajiem 5. Kungs, tas labi, lai notiek. Un par šiem 5 gadiem mums praktiski visās epizodēs ir bijis viens dramaturgs, bet ļoti reti vai vispār nekad nav bijuši. Justīna bija. Jā, Justīna, bet tā... Kāds vēl? Nezinu, bet Justīna bija stabila. Un tāpēc mums tagad ir... Bet Justīna tev bija tāda draudzene, ne? Nē. Nē? Kā, bet tad mums ir dramaturgs vīrietis. Es jūs vairāk, lai gan es ar Justīnu jūs arī uztveru kā tādus konkurentus, bet jūs savā starpā vēl vairāk uztver kā konkurentus. Tāpēc šovakar mums ciemos ir dramaturgs, es teikšu tikai dramaturgs, jo tev vēl visādas lietas, ko tu dari, un es pratis un proti, bet es teikšu tikai dramaturgs Arturs Dīcis. Labvakar, un ar mums kopā ir arī Rāsa Bugovičūta Pēce. Šie ir 2 dramaturgi, un es šeit šovakar esmu vienkārši, lai piemestu to dzirkstēlu šai benzīna mūcei. Es metīšu tikai provokācijas. Man liekas, viņš ir kaut ko vaiprātīgi pārpratis, bet mēģini. Es arī tev katru reizi saku, ka šī saruna šoreiz būs uz tevi, šoreiz točnu būs uz tevi. Tā nekad nav noticis. Neviena saruna nekad mūžā nav bijis uz mani. Viss izdargāts. Bet... Viņš gribēja beidziet, viņš par tevi grib parunāt. Jā, es gribētu zināt par jūsu profesiju kaut ko bišķiņ arī, jā. Bet jā, tie 5 gadi, un otrs notikums 12. aprīlī Elmāra Saņkova pirmizrāde Liepājā, 4. pirmizrāde Liepājā, un arī Artura Diģa debija Liepājā. Jā, tas gan. Izrādēja Baltijas teļš. Teļš, nevis ceļš, bet teļš. Tad Rasa. Nākamā stunda tava. Kāda vieta? Es esmu atbraucis uz Liepāju perfekti jau šīs, kā es vienmēr teicu, ja es būtu režisors, es vienmēr iestudētu Liepājā pavasara izrādi. Kad pavasaris sāk nākt, jo šodien es izkāpu ārā no autobusu un likās, es nāku, ir jau silts, bet vēl tikai agrs, bet vēl iesils, vējš pat nav. Man likās. Bet ja tev šitais patika, vēl labāk ir iestudēt kā režisoram pirmo iestudējumu, kad vēl ir vasara. Kad tu sāc jūlijā beigās. Jūlijā. Un tad ir jūra, un tad ir liepas zied. Nē, man ir uzreiz skumjas tajā laikā par to, kad vasara beidzās. Kungs, jau vasaras vidū sākas skumjas. Un kad tu iestudēji? Kad, tu sāc jau... Ārprāts. Starp citu, kamēr tas ir labi, ka es vairs nestrādāju teātrī kā aktieris, jo kādreiz man reāli besīja augusts, jo tu zini, kad viņš tuvojās, un augustā jau likās, ka beidzās. Pirms cik gadiem bija pēdējais iestudējums, kurā tu spēlēji vēl? Un paprasīja cilvēkam, kurš vispār savā dzīvē neko neatcerās, kas notiek. Ir īstenībā ļoti daudz jau pagājis, jo tagad, ja tā paskatās, es tagad teicu, ka es īpaši paldies izsaku režisoram Rolandam Atkačūnam, ka viņš pielika pēdējo punktu tam, ka es strādāju kā aktieris, jo es ilgi domāju, varbūt beigt. Ko viņš izdarīja? Tur bija divi tādi darbi pēc kārtas, kuros man bija nekāda loma, bet viņš visu laiku gribēja, lai viss ir, lai viņš redz bildi, un lai visi visu laiku ir uz skatuves. Un tajā brīdī man jau bija visādi daudz rakstāmie darbi, un es vienkārši sēžu, saprotu, šīs 4 stundas, es tagad sēžu, un es saprotu, ka es tagad pauzē rakstīšu, tad būs vakara mēģinājums, tad es aiziešu mājās, tad es vēl aiziešu apstīšos saviem guļošajiem bērniem, un tad turpināšu vēl strādāt, un es likās, es to nevaru vairs. Tu zini, ka tu esi uzrakstījis tādu lūgu, kur tagad Baltijas ceļā visu laiku ir skatuves. Atriebības, saldā garša. Tas ir tiem visiem, kuri domā, ka es varu šo profesiju nevar izturēt, tad viņi... Bet te ir iespēja... Mums palīdz saprast. Jā, palīdz saprast, bet principā nē, tur ir iespēja, Baltijas ceļā ir, skaidrs, varbūt Elmārs jums neļauj, bet tur principā, ja tu jūti
kad šajā brīdī mana eksistence uz skatuves neko nenes, un es vairs to nevaru izturēt, tur drīkst noiet nost. Elmārs, starp citu, mums ir skatītāja ložā. Es nezinu, kā viņš reaģē uz šo piedāvājumu, ka tur vispār kāds kaut ko drīkst izdarīt. Tu jau neesi bijusies mēģos. Es neesmu bijusies. Elmārs ir nākamo kaut kādu līmeni atradis. Pirmajās 3 Liepājas triloģijā, Šekspīrā, Grimos un Grieķos, bija tas skatītājs, tā 4. siena bija pa pusē nojaukta. Mēs tā kā jutām, ka viņš tur ir un notika kaut kāda saspēle Grieķos un Grimos vairāk, bet tagad jau ir tā, ka ir nākamais līmenis, ka mēs ne tikai jūt, tas ir dīts, bet tas ir Senkovs, kurš to akceptē. Tas tāpat iecelt Senkova atslēdziņu. Es Elmāram šito jau esmu teikusi. Es nezinu, ko tu viņam esi iebarojis. Es nesaprotu, ko tu esi viņam iebarojis. Šitais ir tas, uz ko mēs tā kā gājām. Bet es nezinu, ar ko tu to čali esi piebarojis tā, ka, man liekas, viņš ir gatavs visu ņemt, ko tu viņam dod. Bet es viņam esmu par to ļoti pateicīgs. Jā, mēs šodien, mēs par to runājam, ka vienkārši, ka viņš, es visu laiku mēģinu kaut kādā veidā, man nepamat sajūta, ka ir debīli izlikties teātrī, uznākt aktieriem uz skatuves un tēlot, ka tur nav skatītāju, un ka mēs tagad spēlējam, un vienkārši liekas, tas tāds absurds. Un es vienkārši visu laiku mēģināju to kaut kā to ietērpt, kā nonākt līdz tam, kad mēs beidzam izlikties. Mēs varam spēlēt arī 4. sienu, bet te pašā laikā mēs taču zinām, ka, vai tad tā ir mana tā galvenā lieta, ko es visu laiku mēģinu. Un tad Elmārs ir vienīgais, kurš piekop dīķu teoriju. Kurš to tā kā saprot, un arī, un tad viņš arī kaut kā, viņš vēl spēja to aiznest līdz aktieriem, lai viņi neteikt, ka tas ir kaut kāds bullshits, es nesaprotu, ko nozīmē tad, kad es nemaz nevaru iegrimt lomā, kad es nevaru, kur tad paliek vecais labais, ka es netiek ārā no tēla. Piemēram, kā? Ja šis laiks es skatos, es zinu, ka tur, kas tur notiek. Tā ir man kaut kāda tāda cīņa. Kuras es jau tik tuvu, starp citu, lai teikt, ka visi es metu mieru. Bet Senkovs jau piekop šo dīķu teoriju, viņš jau tā kā ļauj tev. Un starp citu, tad, kad vēl nebija tāda dramaturga Artūra Dīča, iedomājies, Senkovs laikā ar asu strādāja. Ne? Tā nebija. Ne visu laiku, bet diezgan daudz. Tur jau pirms tam tur jau... Tas bija sen, kur tiek gādi. Tas ir tas, ko viņš... Galvenais to, ko viņš teica. Galvenais, es jau tikai te iemetīšu kaut kāds... Es varu uzreiz atbildēt par to, man liekas, ka par to, ja tu gribēji tā kā ievirzīt tajā, kā mums tur to konkurenci vai ko, tad man liekas, ka tas viens brīdis, ka tagad jau noteikti parādīsies kaut kādi, vismaz jāparādās ar jauniem kaut kādiem vārdiem, bet tas viens brīdis vienkārši bija tāds, ka man liekas, ka 2 cilvēki ir uzrakstījuši kaut ko sezonā, un tā ir es, un tas ir es, un tad vienkārši, un tad vēl papildus kaut kāda vēl bija kaut kāda, bet principā mēs bijām 2, katrs uzrakstījuši tur kaut kāds darbs, un tad mēs vienkārši, automātiski, ja neviena cita nav, tad mēs esam nominēti. Vienīgais iestudēja Seņkovs tagad. Viss iestudēja Seņkovs. Ko starp citu mēs par šo, mēs paspējām pirms tam ar Elmāru. Pirms šīs sarunas runājām ar Elmāru, tieši viņš pats nonāca pie atklāsmes, ka viņš vispār ir viens no Latvijas oriģināla dramaturģijas bīdītājiem. Tā ir. Mums ir tādi daži ir, kur tiešām to dara daudz un dikti un rūpīgi. Tas ir Elmārs, tas ir Valters, tas ir Ģima. Tagad jau ir vairāk arī tur visi vēl visādi, bet šitie 3, man liekas, tā čakli ar to oriģinālu dramaturģiju. Par to oriģinālu dramaturģiju rūpējas. Un tad tu vēl esi pamanījies kaut kā sagrābt un nošaut Lauru Grozu ar šito. Viņa bija viena no tām režisorēm, kur teica, ka viņai vajag, lai ir tur apvāršņi un klasiķi kā minimums viņas repertuārā. Tā kā, ja tu neesi klasiķis, tu pat nedrīkst pieiet klāt, un tad Ereku Šeku Dīcis ir kaut gan, tie ir dramatizējumi. Gan jāatzīst. Labi, tādi dramatizējumi ir stipri, tomēr arī ar lielu atkāpi. Viņi ir.
Viņi ir pēc motīviem. Es vienmēr saku, iedvesmojoties no. Es saku, ka tas ir pēc motīviem. Citiem liekas, ka tas ir tikai iedvesmojoties. Jo es īstenībā pieeju ļoti tādā ziņā, man liekas, es tam materiālam pieeju kaut kā ļoti nopietni, bet tā nopietnā daļa tā, ka es viņu ļoti uzmanīgi izlasu. Un tad tālāk jau tad es ļauju notikt kaut kam, kas kāds man iedvesmo. Bet bet tas labi, tas ir īstenībā to, ko tu pateici labi, jo Laura tiešām, viņi taisīja tikai... Jā, es atceros, bija kaut kāda intervija, kurā viņi to arī vairākās intervijās. Bet par iedvesmošanos runājot, tā jau tāda slidena tēma, jo tikko tad bija kultūra šoka raidījums par iedvesmošanos un par darbiem, kas top iedvesmojoties, tur no diezgan zināmām Holivudas multinēm, tur pēkšņi parādās visi tēli, kuriem mazliet citādāka ļipa uztaisīta. Tev tāda iedvesma uzreiz pārņem. Tas iedvesmojoties, tā ir slikta konotācija, jo es ķipi iedvesmu, lai nevajadzētu maksāt autortiesības. Tu jau runā par gadījumiem, kur ir tik tiešām brutāli apzināti apiet autortiesības. Tā tikai iemeta. Es tieši šodien redzēju kaut kādu reklāmu vienu, kur man likās, ka kaut kas tāds tieši par šo, viens kolēģis kaut kur tieši priekš skaros reklāmu un domāju, man liekas, ka tas ir kaut kāda, kas tā kā... Kaut kam baigi līdzīgs. Kaut kam baigi līdzīgs un vienkārši nosaukums cits un tas ir cits stāsts. Un drīzāk, man liekas, vai tev ir bijis kaut kāds tāds gadījums, ka tu tiešām nevēlna, nešpikojas neko, bet iespējams, ka varbūt ir jāķer laukums un jāzina pilnīgi viss, lai tu it kā netīšām nebūtu kaut kāds, kaut kas Ne, tas ir normāli. Tas, man liekas, ir arī kaut kādā mērā klasiska situācija. Vakar man bija tāda saruna. Es runāju ar kolēģiem par potenciālu darbu, kur varētu taisīt, un man tur foršas idejas, un es stāstu, būs baigi, super baigi labi, un tā. Tā ir White Lotus 3. sezona. Un es neesmu redzējis. Es vēl neesmu noskatījies, bet vienkārši tā kā, laukā tas ir, tu to kaut kā, ķer to ēteru, un tad tu vienkārši, Nāksies iedvesmoties. Nāksies aizmirst šo variantu un meklēt citu, tieši man tā ir kaut kāda, ir, kaut kāda vēl paralēla, ko es vienkārši tur seriālam scenārijas, kur, vienkārši un pēkšņi tev sāk pārmest, ka tur ir vienkārši copy-paste no kaut kāda cita seriāla, kuras neesmu ne dzīvē vispār neredzējis, es zinu, ka tāds ir un vēl. Un pēc tam es saprotu, bet, teorētiski viena līdzīga tēma, kaut kāda, kad skaidrs, ka automāts strādā kaut kādiem stereotipiem, cits arī strādā tiem pašiem stereotipiem, un ka viņi kaut kur līdzīgi, protams, izveidojās, bet tas skaidrs, ka tas ir kaut kas. Un, un tajā brīdī es tagad domāju, mans pienākums taču nav noskatīties visus pasaules drāņus, lai es neuzradītu vēl vienu tieši tādu pašu. Tā vajadzētu būt, ka tā nav. Bet attienam bišķiņ apkārt. Jūs esat tādā ziņā laikam, es plīt noskaidrosim, bet pretstat, jo tu esi skolota mācīta dramaturģi, tā ir tā profesija, bet tu esi aktieris. Es zinu, ka šis jautājums tev droši vien uzdos daudz reizes, un tev ir kaut kādi 3 varianti šo jautājumu. Tu jau zini, kāds jautājums būs. Bet, labi, atkačūnam paldies, bet kā, man vienkārši šī dramaturga profesija liekas diezgan liels kosmos, no kura man būtu bail vienkārši. Es tagad ņemšu un sākšu te radīt savas pasaules, un kāds pēc tam tās pasaules ķidās liks uz skatuves, un, kur tev tas radās? Bet redz, man liekas, tā tieši tu neviens, ja tā vēl brutalizētu to jautājumu, tad pateikt, tu vispār tev ir tiesības, kā bez izglītības rakstīt, tad es vienkārši, protams, saku, ka, jebkuram ir, tā jau ir, bet, man liekas, tas stāsts vienkārši, kā es sev tagad saku, kā es jūtu to, tā kā,
Ne pat tādā, bet nespēju, bet tas vienkārši ļoti ilgi, tas ir tāds ļoti īstenībā ilgtermiņa, jo pirmo, ko es rakstīju, tas bija vienkārši, kamēr jau es mācījos, man liekas, nezinu, 1. vai 2. kursā, es pirmo darbu uzrakstīju, viņš pat īsti saka, ir pazudis. Es beigās tagad atradu, kad izrādās ir kursa biedriem, ka mums bija tāds skatuviskais lasījums, un tāds ir saglabājies, jo tāds tekstuālais man pat ir pazudis. Bet tas bija pirmais kaut kāds, ko es tur uzrakstīju. Tad tur tas ir tāds ilgs process, un man liekas, no otras puses, vienkārši kā tā mācīšanās, es jau tos visus gadus, kamēr es strādāju kā aktieris un analizēju lugas un pats savām vajadzībām priekš spēlēšanas. Un tas jau vienalga, tas ir principā, tu vienkārši vairākus gadus nodarbojies to, ka tu skaties, kā struktūra, kas ir interesanti, kas nav interesanti, un pēc tam pats mēģini. Un man tā atslēga ir tāda, kad es rakstu tā, lai man ir interesanti. Un tad es ceru, ka citiem arī būs. Atslēgt tāpat. Ja, liekas, bet par to skolu tas īstenībā diezgan interesants jautājums. Viņš tāds, man liekas, varētu būt stipri plašs, jo ar to skolu ir tā, ka viņi jau reizēm arī baigi traucē. Ka tu vienkārši zini, un tu sēdi pie tās baltās lapas, un tev ir kaut kāda forša doma varbūt, bet tu saproti, baigi, tas vispār nav pareizi. Tā nedara. Sliktais tonis, slikti. Un tu sāc sabotēt to savu domu un iesprūsti un nevar arī tikt ārā. Un tad atkal drošāk, lai būtu pareizāk, un tad nav vairs inčīgi. Jā, un tad, cik es zinu arī savus kursa biedrus un arī to pašu Justīnas kursu un vēl pārējo, ļoti lielai daļai ir joprojām stipri jākas nost visu laiku tas Lauris Gunters no pleciem, lai cik viņš arī forši būtu, bet viņš kaut kā ir iekodies tik stipri, te kaut kādā zemādāk, ka labi, pietiks, mēs zinām, kā vajag, bet reizēm... Tāpēc es arī, bet jautājums vienkārši no tava kursa, piemēram, cik ir tie, kas aktīvi cik tu zini tos, kas aktīvi raksta, un pēc tam no katra kursa, cik bieži dramaturgu kursi? Pēc 4 gadiem, bet tagad jau ir pamainījies, tagad viņiem ir mazliet citādāks tur tas formāts, jo Jānis Balodis un Ivo Briedis tur tagad visu kūrē un bīda, un tad, cik es saprotu, tad viņiem arī nākamgad tur vēl ir kaut kas padomā mazliet cits, bet mēs bijām ik pēc 4 gadiem. Mūsu kursu uzņēma 16, pabeidzām nezinu cik, puse varbūt, kas skaitījās ļoti daudz, bet mums vienbrīd likās, ka mums nebūs izlaidums, bet būs piemiņas vakars, jo baigi bija nost, šausmīgi baigi bija nost. Tā. Un tagad no tiem, kas mēs pabeidzām, tas ir arī atkarīgs no tā, cik rakstu es, raksta Jānis Balodis, raksta Klaus Knuts Sukurs, raksta Edgars Nikolsons, šādi tad kaut ko varbūt Sandī Kalniņa, ne, bet Santa. Un tas ir vienkārši atkarīgs no tā, kam viņi raksta. Jo Jānis Balodis ir aizgājis ļoti uz tādu kaut kādu kopienu teātri un visu šo sfēru un uz pasniegšanu. Un Edgars atkal vairāk leļu teātrim un objektu teātrim un tādiem kaut kādiem projektiem. Tā, tas ir atkarīgs arī, kur tālāk tu to rakstīšanu lietas. Kāpēc es par to runāju? Nē, es jau pajautāju. Tajā brīdī, es rakstu, man liekas, kad saku par to tieši par profesiju un par to, kad kaut kādā ziņā, es nezinu, man liekas, Latvijā, man liekas, tādā ziņā, kaut kādā brīdī, vienkārši es saprotu to, ka mums ir jāņemt, mums vajadzētu vairāk, principā mums būtu vajadzīgi vairāk dramaturgu. Jā, vienmēr. Kaut gan teātrī, tā saskatoties teātrī, varbūt netik, nav tā, ka tagad, kā... Nē, teātrī arī, ja skatās, piemēram, ir tas repertuārs viss, kas mums tur ir, un tad, piemēram, ja ir tie 25 līdz 27 oriģināli darbi katru sezonu, tas jau ir diezgan skaisti, jo, Spēlmeņa nakts, tas vidējais, vidējais rādītājs jau gadus kaut kādus, nezinu, cik ir tie 20, cik daudz 25, pat ir, 27. Jā, jo ir daudz tie, kur ir procesā tāpuši, kur ir bijis klāt tas cilvēks, kurš ir, tā kā sēdējis un tā tālāk. Tā kā tas cipars nav slikts. Mēs pirms dažām dienām ar Elmāru runājām šeit pat sēžot par to, kas ir tas,
Mēs par jums abiem runājam kā par godalgotiem, kaut ko jau sasniegušiem dramaturgiem. Jūs par sevi runājat kā par jauniem vārdiem, bet kādi jūs jaunie? Kādi jauni? Mēs runājam par sevi kā par jauniem vārdiem. Kaut kas teicis, tu man liekas, teici šie jaunie vārdi vai kaut kas. Labi, nav svarīgi. Nē, es teicu par to, ka tagad jau nāks, jo tad viens brīdis bija, es saku atpakaļ, kad mēs principā bija dīvi, un tagad parādās, tas brīdis, kad tev parādās cilvēks nominēts, tas, ko tu vispār pirmoreiz dzirdi, tad tu saproti, ka viss tavs laiks lēnām iet, parādās. Tāds tas process ir. Bet mēs runājam tieši par to, ko nozīmē, kas ir tie dramaturgi sasniegumi. Un mēs nonācām ar Elmaru pie tā, mēs noformulējam, tas, protams, ir tāds brutāls formulējums, bet tas, ka tiek jau iestudēts daudzas oriģināla dramaturģijas gabali tiek iestudēti Latvijā 25 līdz 27, bet ļoti bieži šie gabali, vai viņi kļūst par tādu kvalitātes, vai viņi sasniedz tādu kvalitātes paliekošu vērtību, ka tie tiek iestudēti vēl un vēl. Ka Luga pati par sevi kļūst par pašvērtību un kāda cita teātra, kāds režisors lasa, un viņš saka, es to gribu iestudēt. Es domāju, ka Vaļus, piemēram, mierīgi varētu iestudēt vēl kaut kur. Mēs arī sākām pat analizēt, kas jums abiem ir iestudēts jau, un kaut kas jau ir. Mēs tā sākam domāt, kaut kas jau ir. Jā, viņam Travolta ir Lietuvā. Tas ir, bet nē, man ir, protams, liekas, ka mazliet ir izmainījies laiks, un, skaidrs, tas ir, vienkārši mans mērķis tajā brīdī ir mēģināt uzrakstīt konkrētajā, ja tas nav kaut kāds gadījums, kur ir īpašs pasūtījums, bet ja ir mana iespēja, ka, maksimāli noteikt to, kas tas būs, un tad es, protams, vienmēr mēģinu tomēr to darbu, pirmkārt izdarīt maksimāli aktuāli, kas man liekas, kāpēc to vajadzētu šobrīd kaut ko darīt, un tad kā es izvirzu sev kaut kādu mērķi, ko es ar to varbūt mēģinu, ko es gribētu ar to aizskart, un tāpēc es par to domāju tieši šobrīd aktuāli tagad, un es par viņu nedomāju, piemēram, ka tas varētu būt kaut kas tāds, ko pēc tam, jo man tieši liekas, citreiz ir, ka teātris, man liekas, ka vajadzētu viņam būt vēl ātrākam, jo citreiz to, ko teātris tagad grib, jo šobrīd teātri grib, piemēram, jau lais laicīgi, tagad, jo mums vajag maketu, pirms maketes jau ir tur 6 mēneši, un tad mēs gribam, principā tu gribi jau gandrīz jau gadu iepriekš, lai ir gatavs materiāls. Manā skatījumā gadu iepriekš gatavs materiāls pēc gada ir iespējams totāls drāņķis, kas jāizmet miskastē, kas vispār nekam vairs nav derīgs, jo tik ātri mainās. Un, es nezinu, bet man tā sajūta ir tāda, ka, jo ir, protams, tu vari rakstīt, saku, Lūgu, varbūt tiešām domājot par to, ka tas ir, bet tad tas ir, es nezinu, saprot, to nekad nevarēs zināt pēc 30 gadiem, varbūt kaut ko. Bet tur ir kaut kāds paradoks, ka cenšoties uzrakstīt kaut ko ļoti aktuāli, tas pēc gada jau var būt ļoti ātri novecojis. Protams, bet tas jau ir tas, bet to man liekas, jo bet es tagad rakstīšu kaut ko tādu, ko es domāšu, kad iestudēs vēl arī pēc 10 gadiem. Kāpēc man liekas, kāpēc man liekas, ka, piemēram, Vaļi būtu tāds gabals, kurš varētu dzīvot arī pāri laikam, tāpēc, ka tas ir it kā par mūsdienām, par mūsdienu cilvēkiem, bet tas jau skar tādas vispār cilvēciskas tēmas kaut kādas vairāk. Tā nav Luga par Vaļiem, jā. Nē, Vaļi ir viena no tādām, kuras... Vaļiem pie teļiem, kas te vīrums bet par Vaļiem, tā ir vienīgā, kas tādās, bet tāpēc, ka tur bija, toreiz bija mērķis uzrakstīt kā mūsdienu, tā brīža, cik jau gadu atpakaļ, tā kā tāda 30 gadīga tāda, vīriešu traģēdija. Un tajā brīdī, bet redz, un tajā brīdī tā traģēdija bija tā, ka nav tādas īstas problēmas un gribās to savu ar ko cīnīties, bet varbūt mēs tulītās paiesim, jo jau tagad ir mainījies jau, man liekas, laiks, un vēl varbūt pēc 3 gadiem mēs jau, es nezinu, mums būs jau tik aktuāls izdzīvošanas problēmas, ka Vaļi būs, es vienkārši saku par to, ka tas laiks tā mainās, ka vienkārši tu nevari, bet tieši varbūt pretēji, bet varbūt pēc 15 gadiem atkal būs interesanti kaut ko. Tāpēc, ka tāpat jau tas viss tādos lūpos aiziet.
Vēstures stundas pēc 15 gadiem būs ļoti sarežģītas par šo laiku. Tur būs skolēniem. Ko mēs runājam ar tevi šo, vai kurš teica par to, ka cerība, ka iet spirāli, bet tomēr mazliet tu viņš iet uz augšu, cerams. Es zinu, par to varbūt, ka ir spirāli, bet tad neliela vertikāla tendence, kas ļoti kā skaisti. Tā mēs gribētu cerēt. Ja, bet tas pamat uzstādījums, ka bet ir taču oriģināli drama, Mēģinu vēlreiz. Es uzkāru, ejiet tālāk. Man ir jautājums viens, bet es nezinu, kā viņu īsti noformulēt līdz galam. Bet kā tev tā izdodas, bet patiešām kā tev tā izdodas, ka tie tavi gabali, tās tavas lūgas, viņas tādas kontroversālas. Kas ir kontroversālas? Viņas tādas pretrun, viņas tādas, ka tu speciāli kacini. Tu speciāli tā kā meklē, kur ir tas punktiņš, kur tā kā pabakstīt vēl un vēl. Nē, bet tāpēc es saku vēlreiz, mēģinājums aktuāli uztaisīt būt tajā brīdī, kad ir, man liekas, vislabākais piemērs ir stand-ups, kad tas, kas jau sabiedrība, ko viņi tā kā pieņem, un jau, viņi vairs neviens stand-upers nejoko par to, kas jau, tādā ziņā, ka, viss tagad jau, viens brīdis, tagad es nezinu, tas brīdis, kurā, par transgender, tagad jau vairs tāpēc, ka tas jau ir, noiet savus, par to jau mēs izņirdzām. Jā, par sevi, nosmējāmies, tagad pieņēm, tagad tas jau tagad nākamais varbūt tur, bet, kādu piemēru pasaka, kas man vienmēr liekas? Tavs Ričards man nogalināja. Es vienkārši sagāju sviestā. Nē, tāpēc, ka labi, tas ir piemēram tāds, bet man liekas, ka ja piemēram runā par to tēmu, ka piemēram grib aizskat vārdarbību, tad man liekas, tajā brīdī saka, kas vārdarbība? Vārdarbība, tur vīrietis sit sievieti. Piemēram, tas man liekas, tagad mēs skatāmies, mēs par to esam sen runājuši, visiem ir skaidrs, man tas vienkārši liekas, ka esam garlaicīgi. Man liekas, ka jāpaņem ir kaut kas sarežģītāks, lai to tēmu varētu. Tāpēc, kad es vienmēr teicu, man galvenā doma, ko es to vispār sāku, to darbu strādāt, bija tas, ka neviena sieviete nekad dzīvē neierauga vardarbīgu vīrieti un saka, šis vardarbīgais vīrietis, tas ir tas, ar ko es gribu cīnīties un es gribu viņu pārveidot. Divi cilvēki satiekās, iemīlās un viņi sāk veidot savu dzīvi un vienā brīdī kaut kas tur aizrauj un tie varianti, kas un kā ir tik sarežģīti un tādi, ka man likās, tad mēs ejam. Jā, bet, piemēram, tajā pašā, tas ir par to vienu tēmu, bet tajā pašā Ričardā tur bija vēl tik daudz visādi tēmu, un visas viņas tu tā kā parāda tādās... Jūs nesat, ir jau arī tas huligāns Seņkovs, kas to visu arī saliek. Pagaid. Tu tagad šitas... Tāpēc par to, labi, Lūgas pamatu uzstādījums ir tāds, ka Džeks, kurš apzinās savu vārdarbību, bet neapzinās un nav gatavs atzīt līdz galam to savu vārdarbīgumu apjomu. Bet viņš principā zina, ka ir vārdarbīgs, bet vajadzētu to noslēpt. Un vajadzētu panākt šo situāciju, izrullēt, jo tagad, un tāpēc viņš veselu milzīgu laiku vienkārši kuļ ūdeni. Un viņš vienkārši manipulē ar skatītājiem ilgu laiku, un tāpēc kaut kādā brīdī tas skatītājs skatās to darbu, un viņš, protams, domā, what the fuck, kas tur notiek, kas tas pa sviestu, kāpēc tagad šitas, kāpēc vēl tas, kāds tur, un tas tas bija viņa mēģinājums slēpt to, ka viņš ir vardarbīgs. Tagad mēs sāksim... Labi, par šī mēs varam pēc sākumā. Tāpēc tas ir... Tas nav tik vien, es nezinu, tur Krūskopu vajadzētu pasākt. Viņš ļoti labi, precīzi, man liekas, viņš tiešām brīnišķīgi tika galā ar to Ričardu. Un viņš, tādā ziņā, ka tu skaties, un redzu, ka un tāpēc es, ka tur var vai Eko Elmārs, viņš tur pat ir. Viņš arī varētu... Jā, viņš vienkārši par to, ka viņš arī, abi divi kopā ar Krūskopu, viņi pēc tam es vienkārši skatos to darbu, pēc tam saku, jūs ļoti precīzi darat, un es nostījos pēdējo izrādi, un cik laiks pagājis, un arī tad es skatos, un vienkārši viņi visi precīzi dara, un man vienkārši prieks.
Bet tas jautājums, ja tu man prasi, vai es speciāli, jā, protams. Mans mērķis, protams, ir radīt skatītāju, mēģinu radīt skatītājā emocijas. Es viņu gribu, lai viņš kaut kādā brīdī, es gribu, lai viņš nonāk līdz tam brīdim, kurā viņš jūtās nērti, un tāpēc tajā brīdī, kad es viņu novedu līdz tai situācijai, ka viņš iekšēji gribētu teikt, ka, ejiet, Dievs, kas tas ir pa murgu, tajā brīdī es ielieku to skatītāju, kas ir aktieris, kurš lec kājās un saka, kas tas ir pa murgu. Un tad, ja tas precīzi sakrīt, un tad tā kā tas pēc izrāda, ka viņš sakrīt, tas mirklis, tad skatītājs viņš tik piedzīvo to brīnišķīgu atvieglojumu, kad manas domas tagad pateica skaļi, kā tas notika, tas bija tik labi. Bet tas ir tavs veids, kā tu atņem tam skatītājiem, tu jau atņem viņam to ierocīt vienīgo, kas viņam ir. Es tagad pateikšu, ka tas, ko es domāju, un tad pats, viņš jau pateica pats. Es jau pats ļoti rafinēti to jāsaka kādam aktierim. Kad skatītājs, protams, visu laiku spēlē to dialogu, man liekas, ka teātris visu laiku ir dialogs ar skatītāju, ne jau dialogs starp, tas ir, tu visu laiku, tu tomēr vedi to skatītāju. Un tajā brīdī, es viņu mērķiecīgi it kā ar Ainu, kur viņi tur viens otru, viņi tur būrī uz skatuves, viens otram tur, Krūskops jau, es neatceros. Saki! Es viens atceros to bildi, ko Krūskopa kailais dibens ar vienu tojās tagad kolēģi sejai, un tajā brīdī tad lec kājās. Tas, vienkārši tajā, ja es to nedarītu, piemēram, tajā, tad man vajadzētu tik tālu iet, lai tas provocē to skatītāju, lai skatītājs lektu kājās un apturētu izrādi. Bet es jau negribu. Es gribu, lai tas skatītājs nostās līdz galam. Es negribu, lai viņš pasaka, ka šitas ir sviests, es viņu, kāpēc samaksāju naudu, es iešu prom. Es gribu, lai viņš beigās tomēr pavadīs labu vakaru. Bet tā pašā laikā, lai būtu it kā arī paspējis nonākt līdz situācijai, kurai viņam būtu tad riebīgi. Es arī esmu no tiem, kas domā par to, ko skatītājs domā vai nedomā. Tas, man liekas, ir... Var nedomāt, vai tad vispār? Es domāju, ka var nedomāt, bet tā ir, tad, man liekas, ka tas ir bezatbildīgi lielā mērā. Jā. Tad jau tu nevar atkal kaut kādas noteikumus, un tad kaut kas baigi aiziet kaut kādā. Tad tu vienkārši raksti, kā tu gribi, ko tu gribi, tā kā tev vienalga, vai kāds sapratīs, nesapratīs, kaut ko jutīs, nejutīs. Es domāju, ka to var. Man liekas, tas tāds, bet ja konkrēts piemērs, kur man liekas, kur, kā tu vari skatītāju novest līdz, piemēram, uztaisīt izrādi, kur visiem skatītājiem paliks riebīgi un viņi visi aizies projām. Bet visi nekad neaizies. Labi, skaidrs, visi neaizies. Kāds vienmēr teiks, super, vai šitais bija super. Bet, tad stāsts, un tad ir tajā brīdī, man vienmēr liekas, ka, es kā jūs saku, vienā brīdī, man likās pat ļoti precīzi par teātri, es klausījos Tarantino, viņam kaut kādu interviju, kurā viņš saka, ka, teātris tā vispār cita lietas. Viņš saka, tas ir baigais kaivs. Tu uznāc uz tās skatus, un tur ir pilns ar tiem cilvēkiem, un tu vēl 2 stundas, tu viņus tā kā vādi, tu viņus vēdi sev līdzi, tu viņus vēdi, un viņi klausās katrā tavā vārdā, un tas ir kaivs. Bet vienlaicīgi ir baigā atbildība nesadirst cilvēkiem vakaru. Un tā ir tā dienas, tu vari, bet pēc būtības tas ir, kā tu nevari, es tieši gribēju kā piemēru. Bet šīs lietas vienu otru izslēdz. Tā kā, ja viņš tev seko līdz katram tam vārdam, tas jau ir labs vakars, tad viņš jau ir iekšā. Tas ir tas mērķis, ka tu viņu, es vienkārši stāstu, man liekas, par to, kas ir uz tādas, toreiz, piemēram, man likās, ko es pēdējais redzējis, kur es uzdevu šo jautājumu, vai tas bija Regnāram, Laimes ciemus suņi, kā es saucās? Nelaimes ciemus suņi. Jā, visiem kaut kas par suņiem, ja? Tas bija, piemēram, tas bija gabals, kurā es pēc tam uzdevu jautājumu sev, vai tas ir tāds, vai tur bija daudz vietas, kas man likās, ka,
ka tas vienkārši nav, tas ir slikti. No tā viedokļa, ka ir kaut kāda robeža pārkāpt, kurā tas, ka tu it kā... Nav godīgi pret skatītāju? Nē, jau nav godīgi pret skatītāju. Nē, vienkārši, labi. Nē, ka tu dzīvojies vienkārši droši vien pats savā es izstāstīšu. Tas, laikam, bija tas, ka ir ļoti specifisks tāds, konteksts, ko saprot. Tagad tu saproti, nezinu, man bija toreiz sajūta tāda, bet tas ir varbūt man tikai personiski. Jo es arī, zinot, piemēram, tā kā Regnāru, tu zini, saproti it kā to viņu loģiku, vai ne, bet tajā pašā laikā, piemēram, man sieva, kura nesaprot to viņu loģiku, viņi vienkārši viņai, tā kā absolūti, viņai saka, tas ir, viņi neustvēra, vispār ne to stāstu, neko viņai palika vienkārši preti, fiziski slikti, un viņi saka, es paliku, tāpēc, kad, jo es neeju projām, un es skatos visu līdz galam, un tad viņi tādā ziņā, bet tas bija tāds man arī, un kad es saprotu, ka tik tiešām, ja tu, neesi kaut kādā ziņā, es nezinu, kaut kā ļoti, labi, es vienkārši pateikšu, tā brutālāk, bet tur, man liekas, bija, kad ir, ka nevar darīt visu. Kad tu nevar būt pilnīgi, tā kā viss dramaturgs, tas, ne, var, nevis tagad, bet šajā konkrētajā gadījumā tas nenāca pa labu. Piemēram, tas bija tas variants, ka, piemēram, būtu uzticēts to stāstu, tomēr vēl kādam citam sakārtot, jo tas nebija stāsts par to, ka tur ir tik daudz tā kā vārdarbība vai vēl, bet bija stāsts par to, ka vienkārši, ka ir arī ļoti grūti vēl papildus uztvert. Es nezinu, ko es ar to gribēju pateikt, bet es vienkārši tas bija, ko es gribēju pateikt par to, ka piemērs, man liekas, par to, kur es vienkārši esmu saskāries ar to, kur ir pārkāpt kaut kādu robežu, kas, man liekas, ko it kā nevajadzētu. Pie patīkamākām lietām, tas varbūt pat nav patīkamākas lietas. Es zinu, ka rasē ir riebjas pirmais mēģinājums, kad aktieri lasa. Varbūt ne riebjas, bet tas tevi izraisa frustrāciju. Jā. Kāpēc? Tev varbūt ir citādāk, jo tu esi aktieris, tu bišķi zini no otras puses, kā tas notiek. Viņš izlasa visus tēlus. Es esmu tajā mēģinājumā, tās ir tās lapiņas tur izdrukātas. Izvem tās sirds. Jā, visdrīzāk fināli joprojām man nav. Tā vienmēr ir, ka man fināli joprojām nav. Tur drīz būs. Un tad viņi lasa bez intonācijas, jo tā pieņemts un tā. Un tad kaut kādā brīdī viņi sāk kaut ko karķēt, tad beķers visbiežāk pamana man kaut kādu drukas kļūdu, kaut ko tur ierunā to drukas kļūdu, pats riktīgi priecīgs. Tad viņi kaut ko sāk ņirkt. Es vispār vairs neko nesaprotu, vai tas ir labi, vai tas ir sūds, vai kas notiek. Tagad tu gribi nomirt. Tas ir vienkārši ārprātam briesmīgi, bet pēc tam ir baigi forši. Bet tas lasīšanas mirklis, tas ir drausmīgi. Dīcim ar to nav problēma. Tur es redzu, ka viņš vienkārši malcis. Ir viena vieta, kur ir vārda malacis, vietā rakstīts malcis. Mēs jau 3 nedēļas mēģinām, Kalita vienmēr pirms šī vārda iepauzē. Pastāv visiem. Tā viņi dara. Malcis. Vienīgais, kurš ievēro. Visu cieņu viņam. Viņš ir malcis. Jā, viņš ir malcis. Viņam tā ir tieši tā. Un mēs katru reizi ņirdzam. Nē, man jau, kad Elmārs te blakus, viņš man liekas, ka Elmār, tu man, Ričard, vai kur, kaut kas no jums man lika pirmo reizi lasīt man kaut kad, bet nē, man ir tādā ziņā, es, protams, ļoti uztraucos, tajā brīdī, kad, tā ir īstā pirmizrāde. Jā, jā, teksta pirmizrāde ir tā. Tā ir tajā brīdī, un tad ir tas, kad, kad tās lielākās bailes, bet es zinu, ka tu piedzīvo tās lielākās bailes, tad, piemēram, tev pēc tam jau vairs nav, piemēram, man bija skatu ugunī, Čehova teātrī un lasa, un Rafalsons lasa to vienu vietu, un viņš apstājās un tā nevar būt. Tā nevar. Nē, ja tu esi, ja tu padomā, kur gadā tu esi dzimis?
Padomu laiks, tu neesi piedzīvojis, tad, saprot, vienkārši, protams, tad tu tā var uzrakstīt, jo tā, kas ir dzīvojis, tas saprot, ka tā nevar būt. Tā nav. Tad viņš saka, piemēram, tu pa to darbu esi lasījis. Es saku, nē. Un to darbu tu esi lasījis. Es saku, nē, es to arī neesmu lasījis. Pagad, tad to darbu. Rafals un kungs, jūs vēl šo neesat lasījis. Tad ko tur? Un tā, Un labi, tajā brīdī cerot, ka tajā brīdī vienkārši tu nevari tagad šobrīd iepauzēt. Saka, labi, šo vietu mēs tad apdomāsim, skatīsimies, izrunāsim, ejam tālāk. Bet tajā brīdī tu jau esi, tev jau tava autoritāte jau ir sagrauta. Tālāk jau tu saproti, principā, tu līdās katrs varēs jau pateikt, ja jau šitas nebija, tad skaidrs, ka tur nekas nav pārdomāts. Un tad tas brīdis, tad tu vienkārši to lasījumu laiku tāds, ka jau ceri. Tāpēc es citreiz, tu padomā pirms tam, kādas krāsas apģērbu uzvelc, lai sviedru pleķi neparādās. Tas ir ļoti svarīgi. To jūs savā starpā dalieties. Jā. Es tikai pasaku, kā piemēru tā, ka, piemēram, neuzvelc tur bēšu kaut kādu vai maiciņu, kur pēc tam pacel padus un jau tu saprot, tur cilvēks nav pārliecināts par sevi. Tas ir brīnišķīgi. Mums jau arī nav viegli lasīt. Labi, tu zini, kā ir lasīt pirmo reizi, bet labi, nav grūti arī baigi. Bet man ir vienkārši ļoti interesanti. Es nekad nedomāju par neko sliktu par dramaturgu. Es vienkārši tā kā lasu. Es automātiski, nebūdams dramaturgs, uzstos, ka viņš ir gudrāks kādas 3-4 reizes vismaz par mani. Viņš pie šī ir sēdējis un tur vēmis un raudājis. Gan jau, ka viņš zina, ko viņš darīja. Gads pat, tu starp citu esi viens no aktieriem, kurš redzējis, ka es raudu vienkārši vienaldzības gadsimtas kaut kāda bija tur dizasters, kurš sēdēja un raudāja. Tas bija tik briesmīgi. Tu esi raudājis kaut kad par to, ka kaut kas nesiet? Vai vienkārši nevis nesiet, bet, tā kā, ka tu... Man laikam visbriesmīgākie ir tie mirkļi, ka tu zini, kam ir jābūt, bet tu nevari atrast veidu, kā to pie velna dabūt tālāk. Tur jau ir, ir kaut kāds, man liekas, jau vienmēr vēl ir, man liekas, es nezinu, bet kā vienmēr jau ir vēl, ir autors, tad tomēr ir režisors. Es parasti to, es nezinu, kā tu to nostādi, bet es tomēr kaut kādā ziņā vienmēr stāvu tā, ka it kā ir režisors, pēc tam, kurš tālāk, tālāk jau līdz skatuvei, līdz pirmizrādēji, būtu viņa. Bet tāpat, skaidrs, ka citreiz, ir kaut kādas vietas, ka tu saproti, šitie ir jāpasaka, kā, man liekas, kā vajag. Citādāk. Bet es varu pateikt to, ka es esmu piedzīvojis brīdi, kurā man liekas, ka es skatos, saprotu, es šo nevaru. Es to nevaru, šo vietu. Es nevaru skatīties. Un tad es tā arī mēģinājumā vienkārši. Zini, ko aktieri tajā brīdī domā? Ja es iedienu tā, lai kaut kur, es tā nedaru, lai tur redzētu. Nē, tā es to nedaru. Vai es vienkārši, tas ir tumsiņā un tur, tā ir kaut kāda lieta, domāju, vai vajadzētu, ko man pateikt, tajā brīdī, kad, jo pēc būtības cirēs, tas var būt ļoti, kaut kāda viena nians var izšķirt vispār, vai tas darbs, viņš tik, tu, piemēram, kaut kādā vietā kaut ko būtisku nenospēlējot vai kaut kas tur izkrīt, un pēkšņi nav. Vai pauzīt nav pietiekami gari. Man šitais ar mūždienu, man liekas, vēl bišķi, un tad būs un neparāt. Tad vajag vairāk reiz to spējas paspaidīt, lai tur garāks astarpsies vai plārdien. Es jau spiežu laiku, tur to pauze, klusums, tas daudz. Tos mēs neņem vērā. To mēs vispār nelasām. Tas ir tā kā, tu nezināt, tas ir vecais labais līkums, kad teātrī Remarks neskatās. Remarks ir... Īsās vēl kaut kā var pamanīt. Remarks ir, lai zinātu, kā nedarīt. Tas ir tā, ka skaidrs. Es izlasīju teļu, un tur nebūs siena bīdīšana. Es zinu, ka nebūs siena bīdīšana. To es sapratu, bet tāpēc tu to tik brīvi dari, jo tu jau zini, ka to neņems vērā. Viņš uzraksta, viņš vienkārši viņam riebis tā siena bīdīšana, tāpēc viņš saraksta, visur jābīda sienas, un tad Delmārs sienas. Mēs nebīdīsim. Bet starp citu, bet Remarks daudzums man ir... Man liekas, ka viņš pieaug. Kaut kādā ziņā, es nezinu, kāpēc, bet ja tā skatītos, man liekas, ja būtu kaut kāda tāda pēdējā darba, bet es nezinu, jo pirms tam, man ir viens darbs, bet arī ļoti sen, kur man vispār likās,
kaut kas, tas bija viens no tādiem pirmajiem, ko es priekš kaut kādiem tur konkursiem rakstīju, kas tur, bet es jautājos vispār bez nevienas remarkas un tāds. Es tik zinu, ka man vienmēr vienīgais, ko es atceros par to darbu, ka pēc tam man pateica, ka tur bijusi Evita Sniedze šitajā komisijā un teikusi par to darbu, ka tie esot narkomāni mūri. Droši vien remarka trūkuma. Un tā, bet, tāpēc, ka tur es atceros, tur bija tēli, kas, piemēram, likās, ka tā kā galvenā varoņas, viņa atmiņas tāds, un viņam darbojās tajā viņa atmiņās, piemēram, tie tēlu vārdi kas ir galvenajam varonim palicis tā kā vispilgtāk atmiņā. Piemēram, zobi. Ļoti vajag remarkas jau tagad. Šīs viss ir remarkas. Un tas nekas, neviena remarka nebija. Tas viss bija labs, jā. Tas arī darbs ir pazudis. Remarkas tev bija uz mēles un remarkas lugā neviena nekā. Okay. Klausies, kā tev ar tiem seriāliem un ar to rakstīšanu? Kas tev vispār tā kā vairāk pie sirds ir teātra dramaturģija vai tāda kaut kāda? Ne, es saprotu, ka visdrīzāk forši ir abos divos papeldēt, bet kā ir ar to seriālu rakstīšanu? Jo lasot Teļu, man mazliet likās, ka šito jau varētu arī filmēt. Tā kā epizode, tāds klik montāžiņi. Ja tu man prasi, vai kas man, kāda ir, es nezinu, pārreiz tu man prasi, vai man... tev patīk. Vai man patīk? Katrā ir kaut kas, seriālā ir vienkārši citreiz, tādā ziņā, ka tu vari, garāk to stāstu, izstāstīt un, protams, vienkārši kaut kādā ziņā mazliet varbūt, kaut kāda tāda lielāka brīvība, teorētiski lielāka brīvība, bet arī nosacīt. Nezinu, man tādā ziņā es laikam... bet kur tu jūties ērtāk? Man patīk tas, ka ir gan. Ja ir iespēja tā, man patīk, man tādā ziņā, kad it kā izstāstīt, piemēram, uzdevu jautājumu par to, vai es esmu apmuls, jo atbilde ir tā, ka man patīk gan, jo ir kaut kādā brīdī, ka vienmēr ir labi atpūsties no kaut kā, ka tu vienkārši ieej kaut kādā strupceļā, bet vienkārši, ja stāstītu par to, ka man liekas, kad scenārijos ir, manuprāt, interesantāk kaut kādā ziņā ir teātrī meklēt to, ka es joprojām ceru un domāju, ka kaut ko, ka tas teātris teorētiski kaut ko viņš var it kā izdarīt, un man liekas, tā scenārija tur kino un tur seriāliem, tur ir jau it kā skaidrāk. Tur ir skaidrāk tā lieta, tur vienkārši tu saproti, ka tu zini, ka tu stāsti cilvēkiem stāstu. Bet teātrī, tāpēc, ka tas notiek tieši šajā kontaktā, tur var notikt arī kaut kas cits, ka nav tik būtiski. Citreiz teātrī, man liekas, ka var arī... radošā brīvība. Un kad pastāv... es ticu, tas aizēju, un tā mēs ieejam ezotērikā. Es uzskatu, ka teātrim piemīt kaut kāda ir tās iespējas, ir liels un, kad, man liekas, ka teātris vispār ir ļoti tāda, kaut kāda ezotēriska īstenībā lieta. Kad, saprot, tas ir tiešām, ja abi saslēdzās kopā, kad, ja skatītājs, to jau no seniem vispār saka, kad, ja skatītājs atnāk skatīties kā produktu, ko viņš ir samaksājis naudu, tad viņš nepiedalās, viņš vienkārši, bet ja skatītājs atnāk un viņš ir, ieinteresēts un kaut kā saslēdzās, ka tad notiek teātris tikai tajā brīdī, kad, un tas ir kaut kāda tāda... Šļoti smuki pateici. Un tā ir tā, tāpēc es vienmēr uzskatu, ka nevar, es saku, tā kā bērni izrādes, ir tā, ka pieaugušiem vajadzētu skatīties, novest pieaugušos līdz stāvoklim, ka viņi skatās kā bērni izrādi. Viņi ir iemācīti, ka teātrī nevar tā. Un
Bet man liktos, ka tas ir tas, es iedomājos, kad es saku par kaut kādu teātri senos laikos, kas mums visiem stereotips, ja nepatīk, tad met ar tomātiem. Bet tas būtu, kas tas būtu par teātri? Ka tu zini, ja tu nospēlēsi sūdīgi, tu atrausies ar tomātu, piemēram, tev būtu arī kaut kāds cits azarts. Tu spēlētu, un tu vāc, tagad, un cikām pēkšņi, ar akmeni dabūšu, vai vēl, Jo nekas baigs liks, lai cik slikti nospēlēt, nekas baigs liks nenotiek tev, kā aktierim. Sūdīgi nospēlēt, neko. Cilvēks, piemēram, es vienmēr par to cerēju, domāju par to, ka, tīri, saskiet, ka mums liekas, tie skatītāji nāk, bet viņi jau, samaksā tomēr pietiekami lielu naudu, un viņam varbūt tas ir, viņš, piemēram, atvēlēts, viņam, piemēram, kādam cilvēkam, varbūt viņam ir 2 pusgadā viens tas kultūras notikums. Un viņš tagad atnāks tavu izrādi, un tu tur, nezinu, es tur esmu uzrakstījis kaut ko es baigi paeksperimentēt, man liekas, baigi interesanti. Es cilvēks nostāstīšies, kas tas ir pa sūnu, vai viss reku nostīsies, atnāks Baltijas teļš un kaut ko, un vienkārši, tu nostājies, ņirgājās pa mūsu tautu. Padomāju par Baltijas teļu. Kas tas Baltijas teļš tāds ir? Kā nonāca vispār līdz kā no ceļa var tikt līdz teļam, un tāds jautājums mums bija no viens. Jūs neredzat, kā var viņš man liekas, tas acīm redzams, ir tas ceļš, kā tu no ceļa nonāc līdz teļam. Nē, es nonācu pie tā, ka man vienkārši sāk domāt par to, ka cilvēkiem ka mums visu laiku mēs tagad domājam par sevi, un no domām par sevi mums izvirzam kaut kādu, kā citiem ir. Bet beigās tu vienkārši dzīvojot, saproti, ka cilvēkiem pilnīgi dažādas morāls un ētiskās un kaut kādas sirdsapziņas, ko mēs sakam, vai ir tāda sirdsapziņa vai ko, bet viņi ir tādi, katram viņi ir tik super, elastīgi, atšķirīgas un tā, un tā man bija tā galvenā kaut kāda lieta, bet vispār es nonācu līdz tam, tāpēc, kad man likās, ka mēs no tās brīnišķīgās Baltijas ceļa, kas vienkārši, man liekas, vienkārši nebijusi izcila. Performance. PR kampaņa, performance tāda, kas ļoti iespējams tik tiešām nodrošināja mums neatkarību, ka mēs no tā, bet to varēja izdarīt tikai to, ka cilvēki paši brīvprātīgi gribēja to izdarīt. Mēs esam nonākuši līdz tam, ka šobrīd tu varētu, es nezinu, cik būtu jāiztērē nauda, lai uztaisītu tagad šobrīd Baltijas ceļu vēlreiz kaut kā pateikt, ka mēs arī esam nonākuši, vai, piemēram, šobrīd, mēs taisam Baltijas ceļu, mēs taisam Real Baltica. Un tas ir tieši, mēs esam tieši, tas ir, man liekas, visprecīzākais, kā mēs šobrīd, tas ir Baltijas ceļš, Real Baltica. Un mēs esam nonākuši no tiem ideāliem līdz tam, ka mēs vienkārši skatāmies uz mūsu valsti kā absolūti tādu, ka tas ir tāds ceļš, kas, kamēr viņš ir izdevīgs, tikmēr, šīs izrādes kontekstā man radās doma, ka vajadzētu visiem Latvijas cilvēkiem izsūtīt anonīmu anketu, kurā būtu uzdot visi jautājumi, ka, piemēram, ja kara gadījumā Latvijai uzbruks, piemēram, Krievija, ko jūs darīsiet? Es tīšos projām, jo laicīgāk, jo labāk. Es esmu gatavs palikt, bet karot točna nē. Es labprāt varētu kaut kur, nezinu, drošā attālumā smērēt maizītes. Es tur esmu pilnīgi noteikti pirmajās līnijās, varat ar mani rēķināties. Un tā mēs visi aizpildītu anonīmi, un mēs vienkārši vienā brīdī pastītos. Un tur būtu ļoti labi redzams, ka varētu pastīties un teikt, draugi, ziniet, pēc aptaujas rezultātiem spriežot, Latvija nevienam nav vajadzīga. Kroč, mēs varam neiespringt, maucam, dzīvojam, kā ir. Vai tieši pretēji mēs redzam, nē, bet galīgi nav tik traki. Vienkārši jaunieši visi aizbrauks, bet mēs tur pēc 40 mēs kapāsimies, tā kā mums būs tāda pensionāra valsts notura.
un tas ir, man liekas, un es tev tā speciāli brutalizēju, bet, jo citādāk tā ir, ka tu, ja tu sāc skatīties uz to, kā notiek, piemēram, tu skaties kaut kā, tiešām, es saku, tas ir, pēdējais bija joks, es biju uz to, 100. izrādi bija Pauls un Keišs, un Keišs bija tāda joka par to, ka viņš saka, ziniet, mēs tādi, mums ir 100. izrāde, mēs saprotam, kaut kas jāpamaina. Mēs iedvesmojāmies no valdības, un mēs arī taisīsim šīs izrādes restartu. Mums būs restarts. Tas nozīmē, mēs spēlēsim visu tieši tā, kā mēs vienmēr esam spēlējuši. Sākam. Un tā viņi arī sāk ar domu, ka, man liekas, tas arī kaut kādā ziņā parāda. Bet es negribēju iet politikā, bet es ar to gribēju, man liekas, pateikt, ka mēs bijām Baltijas ceļā. Es, protams, tajā laikā vēl nekādīgi aktīvu dalību neņēmu. Tu jau gandrīz varēji. Tas rociņš vēl tev bijis. Un tajā brīdī, tas, man liekas, ir tāds, ka tas ir, man liekas, es saku, es vienkārši apskaužu tos cilvēkus, man reiz liekas, ka viņi dzīvojuši tādu, tas ir tiešām es uzskatu brīnišķīgs laiks. Tāds, ka viņi, tiešām tāds kaut kāds. Un jā, es nezinu, kas ir noticis, kāpēc mēs esam nonākuši līdz tam, ka tas viss ir kļūst par tādu, man ir tāds sajūta, ka tas tāds, tagad šobrīd mēs varam tikai Baltijas teļu uztaisīt. Un mēs nevaram Baltijas ceļu uztaisīt. Un tas, ko es arī gribu teikt, ka man liekas, tas jau arī, to, ko mēs vēl tieši ar Elmētu runājam, ka arī, ja tagad, piemēram, Baltijas ceļš, man ir tā sajūta, ka mēs esam nonākuši jau tādā pasaulē, kur vairs nestrādā, jo tajā brīdī nebija, mēs nebijām atskatījušies. Tagad pēc 2 dienām par to visu būtu aizmirsuši. Tas būtu tāds viens foršs tāds Instagram, visu, un mēs aizmirstam super ātri. Tas vairs, es saku tagad, tieši man likās, piemēram, kas bija Serbijā, kad cik vienkārši milzīgi daudz cilvēku, visi tur zina saviem telefonu lukturīšiem, bildes, mēs saspiežam laiku, pēc 3-4 dienām visi aizmirsuši, ko dara visas šobrīd valdības, tie, kur notiek protesti. Viņi tādi vienkārši, labi, protestēt, darboties. Un es vienkārši saprotu, ka, ja mēs esam nonākuši tādā normālā situācijā, ka, ja tu gribi kaut ko mainīt, tad ir jātaisa revolūcija, kas ir ietver arī, vārdarbību. Diemžēl. Bet Baltijas ceļš, tur jau tie, kas mūs klausās vai skatās, tas nav tikai par Baltijas ceļu, par to vienu dienu, kad visi sastājās tajā ļoti garajā rindā. Tur ir tik daudz viss kaut kas salikts. Un tur ir viss šausmīgi dinamiski un šausmīgi ātri. Pērciet biļetes, nāciet uz teātrī. Bet, mēs tagad jau gandrīz mēnesis, vēl nav mēnesis, bet mēs strādājam un mums tik interesanti ir. Un, man grūti paskaidrot pat. Pērciet biļetes. Jā, pērciet biļetes tiešām. Un otrajā pirmizrādē, kad jūs būsiet šito noskatījušies, šo ļoti dīvaino izrādi, gan jau, bet kur ir ļoti daudz arī smieklīgu lietu un vietu, vismaz pagaidām ir. Jā. Tad jau būs arī iespēja gan Dīcim, gan Seņkovam paprasīt, kas tas pa sūdu bija. Jā, mums ir pēc otrās. Tas bija šis ģeniālais gabals. Vienmēr pēc otrās. Jā, pēc otrās. Tāda ir iedibināta tradīcija, jā. Diskusija. Tur nav tā, ka jau nāk, tad viena tie paši diskusija mīļi. Nē, citu, pagaidām vēl nē, jo tas ir ar šo gadu ir tikai sācies, un tad tā publika ir diezgan atšķirīga, bet ir ļoti interesanti, jo ļoti atšķirās, kā cilvēki pēc katras izrādes jūtas, un tad kā viņi ir gatavi vai nav gatavi iesaistīties tajā sarunā. Jo ir izrādes, pēc kurām ir tāds, tu esi tā kā pēc Annas Franks, tu esi tāds
Tu vienkārši gribi domāt. Tu negribi baigi tur izplūst kaut kādos garos jautājumos. Un tad tur vairāk tāda saruna aizgāja uz to, kā veicās procesā. Bet savukārt pēc rītausmas vakaros, man liekas, tā saruna ilga kaut kādas 40-50 minūtes, un vīrieši bija tie, kur prasīja, labi, šis bija par izdegšanu, un ko tālāk? Tu saproti, tas aiziet jau tādā, tā kā psihologa konsultācijā, tādā kaut kādā, tā kā stipri interesanti, kā tur būs pie jums. Man liekas, ka tas, pirms tu atbildi, man liekas, ka jāpasaka arī par izrādi par to, ka Elmārs to mēģinājumos teica, ka viņš grib noņemt to kaut kādu to romantismu nost. Tu teici, ka mums katram ir kaut kādas savas priekšstati un mēs ļoti elastīgi par visu kaut ko domājam, bet un visi šie neatkarības atgūšanas laikā notikumi visiem ir tādā, mums, man liekas, ir kaut kādas, mēs esam visi savienoti ar kaut kādiem striķīšiem, un mums ir ļoti līdzīga izpratne par to, un ļoti tāda romantizēta. Tas ir Baltijas ceļš, tas ir krūti, un tas ir, bet no otras puses, ja tu noņem to romantisko līniju nost, ko jūs darījāt? Sastājieties garā rindā? Ja tu neskaties uz to romantiski, tas ir, kāpēc vienkārši rindā stāvēt? Uz šosejām? Tas ir diezgan dīvaina lieta, ko darīt. Īpaši, tas ir flashmobs vai kas tas ir. Un tur ir ļoti daudz šie notikumi visādi un barikādes. Ko jūs gājāt ar lāpstām? Ja tur brauktu tanki, ko jūs ar tām lāpstām darītu? Kas tas viss būtu? Un ja tu noņem nost, tas kļūst absurdi smieklīgi brīžiem, manuprāt. Pēciet tāds klusums vajadzēja atstāt tev vienu, vai tu pasaki, tas kļūst absurdi smieklīgi, un klusums mēs neko neatbildam. Viņš paliek viens ar savu apgalvojumu. Nē, tas būs smieklīgi. Bet, vēl vajag par ideālo latvietu vajag pateikt, ka Baltijas ceļš ir par ideālo latvieti. Jā, ka mums vajadzētu... Nē, tur ir mēs īstenībā, to, ko mēs, man liekas, varam pateikt, ka tur ir trīs varoņi. Tad es varētu pateikt, ka leģenda. Man visiem cilvēkiem patīk leģendas, un varbūt tā varētu būt leģenda par trīs varoņiem, kuri, ja viņi savu ģenētisko materiālu nodotu vienā burciņā un pēc tam ar to veiksmīgi radītu pēcnācēju, kas sastāvētu no visu trīs ģenētisko materiālu, tad iespējams mums piedzimtu varonis, kas varētu mūs izpestīt. Superlatvietis. Superlatvietis, jā. Jā, tāds. Šis bija labs vispār. Apakšvirsraksts visam tam stāstam šausmas. Šo ir grūti tā kā... izrādi jau vēl arī nav uztaisīt līdz galam un tā, bet kaut kā gribas tā pastāstīt, bet grūti pastāstīt. Jā, normāls process. Un tagad tu teici pa beigām, kad beigas nekad līdz galam nav. Es šajā tenis arī visu laiku tomēr uzskatu, ka šeit vajag, tās beigas līdz galam nevajag taisīt, viņas vajag saglabāt, jo, man liekas, gribot uztaisīt aktuālu izrādi, šobrīd, tik ļoti ātri mainās dažādi notikumi, ka liekas, wow, tas jau paliek, tu nevar, tev liekas, jau pa dienām. 50, šitā rīt būs 51, pēc tam jau. Jā, tieši tā, un tajā brīdī, liekas, ok. Jā, mums jātais kaut kādi, 3 dažādas gala versijas droši vien, un tad 11. aprīlī tu palasi ziņas un saproti, kur ir jāspēlē vienkārši. Ok, pastīsimies, ko mums... Bet jūs droši... Man bija iesūtīts arī viens jautājums no klausītāja Jasienas. Viņa teica, lai es ļoti uzmanīgi uzdod to jautājumu, bet es īsti nesapratu, kāpēc viņš jāuzdod uzmanīgi, bet tas jautājums bija tāds, tā kā tu strādā Čehova teātrī, tad kā ir,
arī rakstot to lūgumu, labi, tu bišķiņ jau ieskicēja Rafolsonu, man liekas, to atbildi, bet rakstot lūgu un iedodot aktieriem viņu spēlēt, vai tu jūti kaut kādu, tā kā arī no aktieru puses to mentalitātes atšķirību, vai, piemēram, vai tu pielāgo jau tekstu, vai tu rakstot viņu jau domā par to, kā spēlēs konkrētā teātra aktieri, vai ir kaut kāda tāda atšķirība arī tajā visā procesā? Īsti nē, bet mentalitātes atšķirība ir. Un, jā, es par to nedomāju, bet mentalitātes atšķirība ir, un tas ir tādā ziņā, bet viņu tā nevar. Es viņu tā laikam nepazīstu, lai es varētu viņu prognozēt, bet viņa ir. Arī kaut kā tāda, arī, zinām, mēs tomēr esam arī tāda teātri, tādas estētika, kaut kādas, ir atšķirības kaut kādas tādas, kad man grūtāk, piemēram, sākotnēji bija grūtāk, es saku tādu, to savu kaut kā tāda atvērtā teātri ideju, aiznest, tas bija, piemēram, daudz grūtāk. Čehova teātrī bija sākotnēji, esam tāds, pirmais tas ar balvas kurpēm Sibīrijas sniegos, tad bija tā, ka likās, kā tas ir vai arī, piemēram, pēkšņi, kad liekas, ka tik nenormāli ātri, mainās. Tur bija tas, ka tur ļoti ātri viens cilvēks, un viņš vienā brīdī viņš tas, tad viņš jau ir tas, tad viņš ir tas. Un es saku, cik tam man ir, kā tas skatītājs izsakos līdzi, tas nav iespējams, kad viņš, nevarēs. Un tāds saka, bet, varēs, tas nav. Un, tādas lietas kaut kādas, ir. Bet tā ir varbūt vienkārši, ja es dzirdētu, kā es runāju, ja man mēģina kaut ko paskaidrot krievis, varbūt es saprastu, kāpēc cilvēki nesaprot. Jo es vienkārši... Tu raksti latviski, un tu tur pārtulko. Tur tulko, un tad es apmēram, tik daudz, ka es klausos, es it kā kaut kad man nepatīk, kas kam. Tad es domāju, bet es saku, nevar kaut kā tāds, un tas tā nebūs pareizi. Labi, tad viss kārtībā. Jā, tad ir tā, kā ir. Un tā ir. Un tad, un tad tas ir tāds process, kas, man liekas, tā, grūti, tiešām, citreiz ir vienkārši grūti paskaidrot. Tas ir, kad, latviski jau citreiz grūti paskaidrot kaut kādu, ko es tur esmu iecerējis, kā man liekas, kā vajadzētu, un tad pēc tam to vēl, tad vispār nereāli. Jā. Tie ir izaicinājumi. Cik daudz jūs, ir tas pirmais mēģinājums ar aktieriem, kad jūs lasāt, bet cik daudz tur ir bijis, cik reizes režisors izlasa lūgu pirms? Elmār? Viņš guļ jau cilvēks. Jūs jau arī to zinat. Jūs strādājat ar režisoru. Cik garš ir process ar režisoru? Režisors nelas pirmo reizi, tas būtu pilnīgs vājprāts. Bet, tā ir bijis. Jā. Manā dzīvē, jā. Nē, ir, man parasti ir tā, ka vairāk tomēr, režisors jau es pēc vēl ir kaut kāds arī labojums, ir kāds veids. Ja ir, atkarībā tieši, pēdējie kaut ar Lauru darbi ir, tajā ziņā arī, kad viņi tomēr, viņi konkrēti ir brīvība, te pašā laikā mēs strādājam kopā, ja iedod tur, viņi pasaka kaut kādas, savas domas, kaut ko es vēl pēc tam veicu, kaut kāds labojums, un tad jau tālāk, tad jau mums jau vēl lasam kopā, un jau, iespējams, jau ir bijis, ka nav vēl līdz galam pabeigts, bet tik tālu, tik un tā, tas viss jau iet cauri, tad arī jau kopā ar scenogrāfiem jau lasa cauri, tad, tādā ziņā, ka tas viss tā, tie procesi ir dažādi, bet tādā ideālā variantā tik cik izlasu režisors, es godīgi sakot, nezinu, jo neviens režisors man nav vēl teicis, ka, zini, es izlasīju tur 6 reizes un tā, un likās, pirmās bija labas. Jā, tāds likās baigi labi, bet pēc 6. jau es jūtu, ka tur galīgi, tā īsti nekad nav bijis. Jā. Parasti ir es aizsūtu, un tad tu gaidi. Bet cik tas ir aci pret aci process, vai tas ir, es nosūtu e-pastu, un tad man ir tagad, lūk, ir 100 lapas, tad man ir 3 stundas laika, kamēr viņš
izlasījis. Vai tas ir, vai mēs sēžam kopā un tā kā, Artur, ka šitā vieta. Kādā tu pasaulē dzīvo 3 stundas, tu aizsūti. Tad tu, piemēram, Elmāram aizsūti. Tad tu neesi. Nē, šodien gaidi atbildi pusotru stundu. Tad tu gaidi kaut kā. Tad paiet, 2 dienas. Nav nekādas atbildes. Tu jau domā, ka tas ir vispār jau, skaidrs, viņš nevar. Tad jau tu domā, ka viņš nespēja izdomāt, kā tev korekti pateikt, ka tas ir drāņķis, ka tu vienkārši tas nav, piedod, bet šoreiz kaut kā laikam neesam viens otru sapratuši vai kaut kas tāds. Un tad tu to domā. Un tad viņš kaut kādā atsūta, jā, nebija laika. Pēc 3 dienām atsūta, sorry, jā, nebija laika, bet es, tur rīt parīt točanīt izlasīšu. Un tad tu vēl gaidi. Svīsti no jauna. Tas kaut kā tā notiek. Un tad atsūt, un tad vēl atsūt. Es izlasīju, mums vajadzētu satikties. Tad tu vēl gaidi, piemēram. Tad tu satiecies, un tāpēc es saku, jā, nē, vispār, man patika. Vai tā. Vai tad aizrunāja? Jā, bet tā tas, tu saproti, un tā tas notiek, jā, kad... Vai kaut kad bija vienreiz, man liekas, Elmar, tu esi laiks, man liekas, vienreiz, es neatceros, vai, man liekas, ka tu kaut kad pa vienu darbu, kad es jau biju uzrakstījis, tad tur sapratām, ka tas nebija pa vaļiem, un pēc tam es, tur pilnībā pārrakstīju, un tad es aizsūtīju un gaidīju, un arī ilgi nav. Un pēc tam viņš kaut kad saka, ka labi, es tev godīgi pateikšu, man arī bija bišķi bail, vērt vaļā un lasīt, ja nebūs. Jo tas pirmais bija tā, ka nē, un tad sen, zināt, tas noteikti, es pieļauju, ka režisoram ir arī līdzīgi, ka tu saproti, ka tu esi tagad, esi jau sarunājis un tagad tu saproti, es tagad atvēršu. Un tad būs nenormāli sūdīgi. Un tad man vēl būs tur Artūram jāpasaka, nenormāli sūdīgi. Tad man būs jāiet pie tur teātra direktora teikt, ka zini, kas ir rītīgi sūds un tā, ka mums ir steidzīgi jādomā kaut ko citu. Un vienmēr es pieļauju, ka tas arī ir vesels pasākums. Par šito varētu lūgu uzrakstīt. Jā. Cik ļoti režisārs ir Dievs? Dramaturgam. Tu jau varēji uzstāt, nē, šitais ir labi. Es taču zinu, ka vajag šitā. Nē, es nelabošu šito. Tas ir tāds, zin kā, tas ir no pašapziņas. Man ir, ir tādā ziņā, ka es ļoti apšaubu sev. Tu esi aktieris, kurš raksta lūgus. Ko tu apšaubu? Tas jau nav nepareizi skan. Bet tajā brīdī... Tu jāspēlē lūgas. Tā tas ir. Un tajā brīdī, kad tas process notiek tāds, tad, piemēram, es pats kaut kādā brīdī saprotu, ka, piemēram, ja režisors to taisa, viņš jau uzņemās, bet, piemēram, es tev uzmodelēju situāciju, viņš pasaka, jā, bet šitā vieta, viņa nestrādā. Es saku, strādā. Es mēģināju ar aktieriem, un viņi arī saka, nestrādā. Es saku, jā, bet, piemēram, es tagad teikšu, labi, iedod man viņus uz 2 stundām, es tagad viņiem vai kā. Skaidrs, ka tas tā īsti arī neies. Tajā brīdī, ko, tad sanāk, iet uz konfliktu, un es, protams, izstāstu, es to, ka, piemēram, es sakot, ka es vēlreiz stāstu, bet es domāju, tas ir tā un tā un tā un tā, un man liekas, ka vajag pamēģināt. Un ja man pasaka, mēs tā mēģinājām, nestrādā. Tad, nekas, kā, bet tas ir vai tu ej uz konfliktu, saka, labi, tad, ja ne tā, tad... tas vienkārši, tas ne uz ko neved. Tur jau tā problēma, tā ir tā moka, citreiz ir teātris, viņš ir, kad ir, tā ir arī kompromisa lieta, tur ir tas, tur ir kompromiss kaut kāds, un man liekas, ka, es nezinu, man liekas, ka viņš tajā brīdī ir jādara, tā kā, es atkal atgriežos pie savu mīļākā režisora, bet ne bez jokiem, kas mans pirmais režisors, kas vispār man pateicoties, kuram es sāku strādāt reāli teātrī, Regnāram Vaivenam, kurš tomēr man ieraudzīja un vairākās izrādēs
paņēma, ka tad ir jāsāk tā kā Regnārs beigās, ka viņš dara visu. Kad viņš tik tiešām pilnībā visu, un tie viņa pēdējie eksemplāri, kurš ir viss jau, tu viņu principā var atnākt, atdot, es esmu savu izdarījis, un vienkārši tur jebkurš no tā viņa eksemplāra var uztaisīt izrādi, kurā ir uzrakstīts pilnīgi viss. Jā, ir eksemplārs. Ja nē, es saprotu, ka ir arī citi, bet es stāstu pēdējos, ar kurus es saskāros, kad Dailes teātrībā bija Ivanovs, un kur bija pilnīgi, viņš vienkārši nolasa no tā, tas, un tiešām tā aina pēc tam arī reāli, pēc tā visa viņu pieraksta, tieši tā aina tā tiek arī uzbūvēta, tur ir uzrakstīts, piemēram, tur 3 siena kaudzes bija, tas un tas pie tā siena kaudzes tur, tas un tas pie siena kaudzes tur, tik tur uz to, tur vienkārši bija viss tā, ka viņš vienkārši iet un tas bija, tur bija pilnībā absolūti gatava izrāde eksemplārā. Bet tev arī uz šo jautājumu jāatbild ir. Par režisoru Dievu? Jā. Man liekas, ka tur tā, ka foršākie brīži jau patiesībā ir tie, kur jūs tā kā diskutējat par to, ko jūs gribat realizēt tajā darbā un kas varētu būt tas, ko jūs abi gribat panākt arī katrs caur to savu kaut kādu to profesijas prizmu. Un tajos mirkļos, tad, kad ir tā saskara, tur jau ir tas kaut kāds tas maģiks. Jo manā gadījumā, tā kā arī atbildot vēl uz to iepriekšējo jautājumu par to procesu un to lasīšanu, dzāsters ir pilnīgs, bet manā gadījumā visbiežāk tas ir tā, ka tas ir ļoti ilgas, daudzas sarunas, pirms tam, kurā mēs vienojamies par to, te būs tas un tas, šitem būs tas un tas, šitem būs tas un tas, un tad Rasinga līdz pēdējiem brīdim neko nevar izdarīt. Un tad viņi kaut kā uzraksta to visu, bet tā kā viss ir skaidrs, jo man ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to, kam tur ir jābūt, lai es varētu sēdēt un sākt rakstīt kaut ko. Un tad man šķiet, ka tajās sarunās jau tik daudz, kas tiek izrunāts, ka tur ir jau tā, tas kompromiss, viņš jau tur ir iekšā. Bet man laikam nav baigi arī bijušas tādas situācijas, kad līdz ar to, ka tad, kad jau tas darbs ir gatavs, tad pēkšņi režisors saka, šis ir riktīgi slikti, šito tā kā ņemam ārā. Lai gan man ir bijušas situācijas, kurās es pats saku, šis sūds, visu griežam ārā, un tu stop, kas tad tur paliks pāri. Un tu vienā brīdī tev liekas, ka viss ir draņķis un viss ir slikti un viss ir briesmīgi. Nezinu. Un tu jau vēl tur tie aktieri visi. Traucē. Gadās arī. Kamēr tu raksti? Nē, mūžam, nē, pat mājās, nē. bet nē, tad, kad tur, man liekas, ka bieži vien jau ir vēl arī tās situācijas, pēdējā laikā nē, bet kaut kādos sākuma darbos arī ar Elmāru bija tā, ka, tu esi ienācis kaut kādā jaunā vietā un dari kaut kādu darbu, atbildīgu, milzīgu, lielu. Un tad tu redzi tos it kā pieredzējušos aktierus, viņi pāris gadus vecāki, ka mums. Bet tobrīd ļoti pieredzējušie aktieri, un viņi vienkārši rāda to savu attieksmi. Tā, ka to nevar pārprast, ka attieksmi ir tāda resna un pretīga, un viņi tur sēž pa vidu mums visiem. Tad kāds no mums vienkārši nolūst un tā kā aiziet līdz tai pavadai, un ka točni ir slikti, rītīgi ir sūdīgi. Un tad tas darbs, viņš ir zaudē to iepriekšējo to radīto kompromisu, kas ir bijis starp mums, tāpēc, ka ienāk tā pretīgā skepse. Bet tā ir režisora problēma. Tā ir režisora problēma savākt visus un to attieksmi stanti īstumt padurīm ārā. Es nezinu, bet tas ir arī, ja piemēram, es nošaubos arī kā viens no komandas tajā brīdī, tad jau arī es varu pavilkt līdzi vienkārši to kuģīt. Tu drīkst šaudīties mājās pie datora, tad, kad tu nāc, tev jau vairs nav bēšām aiciņi. Bēšām aiciņi, tas ir labs. Labi, jūs varat noraksturot savu stilu? Ja es lasu Rasas lūgu vai es lasu Dīča lūgu, kas ir Dievs, jūsu? Tu viņus točnā atšķirtu. Nē, man arī tā liekas, bet jūs paši varat pateikt, kas ir tas jums raksturīgais? Es nezinu, visas pēdējās. Es vienkārši saku, es teicu, tas nav, bet tas tāds, atvērts, kaut kāds atvērts, viņš sauc atvērts teātris, kad viņš ir tā kā... Jo, es nezinu, vai tu zini, bet, piemēram, mēģinājums izskan vārds dīcisms. Es ceru, ka mēģinājums neizskan rasismu.
Bugavičūtisms. Bugavičūtisms, jā. Šis ir labs. Šito var pierakstīt kaut kā. Kaut kā baigi pēc rasismu. Nē, tā ir dičlūga. Jā. Bet jautājums paliek atvērts. Man jau liekas, ka to varētu vairāk atbildēt. Tu? Tu gadu jau, jā. Kaut kā. Bet tā ne uz sitienu laikam. Tur man tad jāformulē, jādomā. Jāpalas lūgas vairāk. Tā es nevaru. Labi, tad nebūs atbildes, ja? To jūs nevarat. Nē, man liekas, jā, ka tas jau tāds... Nē, vārdu vērpēja lūgderi nevar sevi noraksturot. Šis ir... Cits, ko redzēja to vārdu, jātiek līdz tam, lai tas citu nozīmē, ka mēs pirmais nevis dzirdot rasisms domātu, ka, kāds tur diskriminēja atskrās, bet uzreiz būs, sapratu, jā, ja man arī patīk, kā viņa dramaturģijā, izmantot rasisms. Es esmu jaunais dramaturgs, un man ļoti patīk izmantot rasismu. Piemēram, un tas būtu tāds, ka, es viennozīmīgi, ja kā... Man patīk arī dīču atvērtais teātris, bet vispār rasisms ir labāks. Rasisms ir daudz labāks. Ok, wow, labi. Šis ir, tad ar šo mēs arī varam principā iet uz beigām. Vai tev ir kāds dzīves moments, tas ir no skatītāja jautājuma, kad tev ir sajūta, I've made it? Es domāju, profesionālā ziņā droši vien šeit ir domāt. Tad, kad jebkur pirmizrāda, ka tajā brīdī, kad tas vienkārši, kad ir tas brīdis, kad atlaiž. Nē, atlaiž stress, nevis kaut kas cits. Bet īstenībā nē, man liekas, tāds, diemžēl, man liekas, nekad līdz galam tāds nebūs. Jo es tiešām, es gribu kaut kā, man liekas, es nezinu, es neesmu atmetis to, ko, vajadzētu normāli atmest kaut kādā brīdī, bet, kad tu domā, ka tu tiešām varētu kaut ko tādu, kad uzrakstīt kaut ko tādu, kas, bet to paliekošo? Nē, nevis paliekošu, bet to, kas, bet es saku, tas ir, es teicu, ka mēs nonācām šodien, sarunā par to, tas varētu būt arī pie finiša, ka, mūsdienās it kā no vienas puses, ka kādreiz bija, kamēr bija tur padomi laika, un bija tur cenzūra, un bija kaut kāds risks, un tur nedrīkstēja viss runāt, un, protams, ka tas automātiski tev ir baigais azarts. Uzvārdošana. Jā, un tagad it kā teorētiski drīkst visu, vēl kaut ko, bet tāpēc saku, to, ko es nonācu pie tā, ka mūsdienās mēs esam tik ļoti atrofējušies ar to, ka mēs esam redzējuši tur 100 visādi skaistas akcijas, visu kaut ko radošu, vēl kaut ko, ka ja grib kaut ko mainīt, viņš jāmaina spēku. Un tajā brīdī mēs saprotam, ka ja mēs taisīt izrādi un izrādē beigās mums liktos, bet tas taču nav kaut kāda, tā kā musināšana uz kaut kādu sacelšanos vai revolūciju vai uz kaut kādu, un tajā brīdī, tajā brīdī liktos tāds, bet tas nav, tas man liekas ir traki, bet varbūt tā nebija domāts, varbūt, piemēram, tas tāds... Nobalansēt uz to. Jā, ka pie mums ir reālā ierodās tie tēni, kā viņš, kaut kā... VDD, Valsts drošības dienas. Jā, sveicināt, mēs gribētu ar jums izvest pārunas. Uz pāris jautājumiem. Jā. Iespējas jau ir. Mums vēl ir gandrīz mēnesis laika, un fināls nav. Un pat, tur jau otrā cēliena sākums jau ir un ir vēl. Būs par ko pašausmināties vai padomāt. Tev ir I've made it momenti? Gan jau, ka ir. Ne, par Ārtūriņu parunāju. Nē, te nav ļoti daudz. Te ir, kolēģis, daudz bijušais kolēģis no skatuves puses jautā, kur ir talanta noslēpums. Te mēs arī paliksim. Cēpumiņos. Labi. Un viens stand-up komiķis jautā, kad būs jaunā ēnu spēles sezona?
Cepumiņš iesprūda pilnīgi. Tā ir Kovičs jautājums. Jā. Ja, tad viņam var pateikt nekad. Ēnu spēļu sezonas jaunās nebūs. Ok, un vēl es gribētu jums ieteikt, kas tā par seju ir? Nē, rakstiet foršas jaunas lūgas. Rakstiet lūgas, bet Elmārs arī izteicās, ka varētu kaut kādu tādu rīktīgo sitkomu uztaisīt. Tu saprāt, zināji, ka Artūrs Dīcis ir vienīgais dramaturgs, izņemot manus kursabiedrus dažas studiju laikā, ar kuru es kopā esmu kaut ko rakstījis. Mums ir bijis viens coworks. Dizasters pārākais. Katastrofālākais. Ja tas būtu... Dīcisms ar rasismu salēja kopā, tad nestrādāja. Nē, tur bija vēl, tas bija lielākais. Tas ir viens no briesmīgākajiem darbiem, kur, man liekas, tas bija ārprāts. Tas bija kaut kas ārprāts. Bet, kas bija pats trakākais, man liekas? Es studentiem par šito darbiņu stāstu daudz un dikti, jo tas ir tāds tiešām... Jā, pa pusē var uz viņu novelt, jā. Nē, tas ir grandios piemērs par to, cik šausmīgi var sadirsties viss, kas ir iecerēts tā kā forši. Bet man liekas, ka lielākais paradoks bija tāds, ka mēs, manuprāt, es vismaz uztvēru to, ka mēs rakstam tādu foršu, mazliet melnu komēdiju. Tāda bija man tā sajūta kaut kāda. Tāda. Ka rēcīgi pa lielām šaibām. Bet... Tad atnāk režisors un uztaisa tā kā pseido wannabe Matrix romantiku. Es saprotu. Tev jau par ko tu runā. Bet nē, stāsts, man liekas, tas ir stāsts par to, kurā laicīgi vienkārši ir... Jānotinās. Nē, kad ir jāsaprot, ka tas ir slikti un vienkārši jāpasaka, nē, es šajā savu dalību neņem. Un tas, man liekas, bet mēs jau, man liekas, tajā brīdī bijām diezgan, tādi, tas bija cik gadus atpakaļ, mēs bijām, tikai tev liekas, šī mūsu kino iespēja, mēs tagad būsim godpelniem bagāti kino scenāristi un vēl kaut kādi, kur jā. Tas bija fantastiski. Es domāju, ka man laikam būs kaut kur jāatrod un tas jānoskatās. Dievs, es varu, lai cilvēki zinu, par ko ir runa, lai viņi pastāst. Kā tu pateiksi? Jā, bija tāda filma, man liekas, seriāls ar nosaukumu Tur. Lai tur arī paliek. Režisors Cipsts. Un tas bija vienkārši, man liekas, ka... Ja mums kaut kas sāp, tad šis ir tas, kas sāp. Bet ja kāds arī skatītājs grib sev nodarīt drusciņu pāri, tad viņš droši var sagooglēt, varbūt kaut kur atrodams. Nē, es domāju, ka šis ir ļoti labs piemērs, kā arī godalgoti un izsitušies dramaturgi. Ja tu pietiekami dziļi rodas, tu vari atrast arī tos asniņus, kas nav izauguši un ir nokrituši. Iemīti zemē un mazliet smirdi. Tā var būt. Tas tā, runājot par sitkomiem. Jā, labi, paldies. Mēs vienmēr jautājam arī, kam vajadzētu būt mūsu nākamajam viesim, ar teātri saistītam. Tavuprāt. Tā. Daudz jau bijuši, īstenībā paliek grūtāk šo jautājumu atbildēt arī. Ko es, Regnēs Vaivars ir jau? Jā, ir bijis, jā. Skaidrs, ka ir bijis. Tā. Bet jums nav kaut kā tā, ka jābūt tam, kurš jau pēc tam te, kaut ko darīs, vai? Nav obligāti. Mēģinām mēs tā pievilkt, bet jā. Mēs jau nesakām, ka mēs arī aicināsim uzreiz. Bet pāris reizes ir izdevies, tīri labi. Jā, tā, kaut ko, man liekas, pagā. Jānis Zontičs teica, Kaspars Zontičs un bijis Kaspars Zontičs. Es domāju, jums vajadzētu Dombrovski. Ir bijis. Bet nē, vēlreiz, tagad jau kā nacionālā teātra aktieri, kā viņam iet, tā pateikt, ka viņš paprasīt viņam tā, bija vērts. Bija vērts, tagad ir labāk, jā. Ok, labi. Tas ir variants. Jā, paldies. Kaut ko teiks vēl? Nē, tādā gadījumā paldies mūsu klausītājiem. Mēs jūs visus gaidīsim 12. aprīlī uz izrādi Baltijas ceļš. 13. aprīlī būs arī diskusijā ar radošo grupu. Es nekļūdos, vai ne? 13. aprīlī. Nekļūdies. Jā, tas ir viens.
vienkārši nāciet uz to teātri un tūlīt teātra dienas. Droši vien iznāks pēc teātra dienām šī epizode, bet tomēr apsveiciet savus mīļākos aktierus un sviniet ar mums un paši. Paldies arī Patreoniem, ja tādi vēl ir. Un paldies, tiekamies atkal nākam. Jā, paldies arī Dīčkungam. Lai jums mazāk cipstismu un vairāk rasismu un rītismu. Visu labi, paldies! Čau!